63 Rīgas vispār izglītojušās skolās ir noslēdzies ERAF finansētais projekts. Kā rezultātā 227 labiekārtoti kabineti, kuros aprīkotas jaunas tehnoloģijas, kabineti ir izremontēti, aprīkoti ar mēbelēm, un tas noteikti ir jauns ieguvums, jauns instruments skolotājiem šodien, ar kuru strādāt. Mēs ļoti ceram, ka šie ieguldītie līdzekļi, kas kopumā bija vairāk kā 8,5 miljoni, no kuriem 5,9 miljoni tika finansēti no ERAF fondiem, kā arī Rīgas domas ieguldījums 2,6 miljonu apmērā, būs tā pozitīvā investīcija, kura dos motivāciju. Tā ir iedevusi jaunus instrumentus skolotājiem, ar kuriem strādāt. Tādēļ izmantosim šo iespēju, kas mums ir dota. Izmantosim viņu ar ļoti lielu pašatdevi, paši mācoties, mācot savus skolēnus. Un galvenais, protams, skolēniem esiet aktīvi radošajā mācību procesā. Sadarbojieties savā starpā, sadarbojieties ar skolotājiem. Pieņemiet to jauno, ko mēs spējam dot šī projekta ietvaros. Ja jums pasaka piramīda, kas jums nāk prātā? Ēģipte, labi, kas vēl? Trīs stūris, kas vēl? Matemātika, vēl? Kas? Māju jumti, labi, vēl? Nu, vairāk nav. Veselīga uztura piramīda arī ietver sevī vārdu piramīda. Un viņu arī būvē pēc piramīdas principa. Nākamais, ko noteikti visvairāk arī mēs redzam, tad, kad ejam cauri Vecrīgai, uz visiem galdiņiem suvenīri, kuri arī ir veidoti piramīdu formā. Kā jau teica, vēl ir arī iespējami jumtiņi. Šādi jumtiņi redzam bērnu laukumos. Tātad bērnu laukumos pie Slitkalniņa ļoti bieži šie jumtiņi ir izveidoti piramīdas formā. Tā, un vēl, kā jau pareizi teica, protams, viņas ir arī Ēģiptē. Gīzas piramīdas ir vienīgais no 7 senās pasaules brīnumiem, kas ir saglabājies līdz mūsdienām. Viņas atrodas Ēģiptē, netālu no Kairas pilsētas. Šīs te ir 4. dinastijas valdnieku Heopsa, Hefrena un Mikerena piramīdas. Šīs ir tās lielākās valdnieku. Un apkārt šo te kompleksu veido daudz mazu piramīdu. Tātad par piramīdām jūs diezgan daudz ko jau zinat, un līdz ar to mēs izveidosim domu karti. Piramīda. Kas ir tajā ģeometriskajā piramīdā, kādi elementi tur vispār pastāv? 3 stūri, labi, kurā vietā tev viņi būs? Tātad būs 3 stūris. Viņš var būt pamatā, bet kur noteikti būs 3 stūri? Sānu skaldnes. Pilnīgi pareizi. 3 stūri, sānu skaldnes. Jebkurai piramīdai sānu skaldnēm. To mēs zinām. Tā, tālāk. Šķautnes. Labi. Tātad tāds jēdziens kā šķautnes mums būs. Šķautnes. Labi. Tad vēl kādu sauca virsotne. Tad vēl mums būs virsotne. Tad te būs vēl virsotne. Tā, mums ir sānu skaldnes, šķautnes, virsotne, pamats. Kas var būt pamatā? Jebkura figūra. Ko nozīmē jebkura figūra? No cik viņas varētu sākties? 2 stūris tāds var būt? Sākot no 3 stūra, tātad pamatā ir jebkurš n stūris. Ja? Tātad pamatu veido jebkurš n stūris. Tātad pamata plakne, jeb pamata daudzstūris. Pamata daudzstūris. Nu, šie te jēdzieni ir tādi, kurus jūs atceraties. Vēl būs kaut kādi leņķi. Jā, nu labi, tiem varbūt tik precīzi nosaukums jūs nezināt. Tā projekcijas varētu būt tāda augstums. Tātad augstums.
leņķi. Tā. Augstums, kas tas tāds būs? Ko viņš savienos? Virsotnu. No virsotnes vilkts perpendikuls pret pamatu. Pilnīgi pareizi. Tātad tas būtu. Tā, nu un tagad atkārtojuši mēs esam, ja? Tātad par piramīdu sauc daudzskalni, kura viena skaldne ir N stūris, bet pārējās N skaldnes ir 3 stūri. To jau jūs man pastāstījāt ar kopīgu virsotni. Šī būs kāda piramīda? 4 stūra. Tātad A, B, C, D virsotnē E un augstums attiecīgi EO. Šī būs kāda 3 stūra A, B, C, D un augstums būs DO. Un tagad piramīdai raksturīgākie leņķi. Pavisam viņi ir 2. Viens ir starp sānu šķautni un pamata plakni, un otrs ir starp sānu skaldni un pamata plakni, ko reizēm sauc arī par divplakņu kakta leņķi. Lūdzu, teiksim pirmajā zīmējumā, kuri būs attiecīgi sānu šķautne un pamata plakne. Nosauciet man. Tā, nu labi, tātad leņķis. Cik viņi pavisam būs? 4. Lūdzu, Ilona sauc. EDO. EDO. ECO. EBO. Un EAO. Savukārt, tur divplakņa kakta leņķus otrajā zīmējumā. Nu, droši, kurš sauks? Nu, Ginta. Stop. Šitas vai tad ir ar plakni, kurā veidojasies par plakni. Kas ir sānu plaknē jānovelk? Augstums. Sānu plaknē ir jānovelk augstums, un tad ar pamatu veidosies šis divplakņu kakta leņķis. Nu, lūdzu, Oskar mēģina nosaukt. Jā, pilnīgi pareizi. Leņķis DLN, DKN. Nu, tie ir tie 2, kas šeit ir redzami. Ja? Tātad tie būs divplakņu kakta leņķi. Tā, labi. Tagad jums ir uz galdiem attiecīgi kociņi, plastelīns, no kuriem jums vajadzētu izveidot piramīdu vienādu malu trīsstūrim. Mēs paņemam vispirms 3 kociņus. Tā. Liekam tā, lai ir viens pie otra klāt, ja? Lai viņi savietojās. Bet pamatā, lai mums tas pamats turētos un būtu pret ko to augstumu nolikt, tad pamatā, ja ir regulārs 3 stūris, bisektrise, mediāna un augstums bija viens un tas pats. Ko mēs redzēsim? Ka mediāna bija kas dalīja pretējo malu uz pusēm. Mēģinām izveidot regulāru piramīdu. Tātad vispirms izveidojam pamatu. Ja? Pamatā to, ko jums vajag, nogrieziet nost, tas, kas jums ir liekas. Vienīgais nosacījums, ka arī sānu šķautnēm visām 3 ir jābūt vienādam. Tātad augstumu jūs varat, ja jums viņš attiecīgi ir pa garu, varēsiet nogriezt. Bet sānu šķautnēm visām ir jābūt vienādām, tāpat kā bija pamatā, lai būtu regulāra piramīda. Nākamais ir jāievieto augstums. Augstumu jūs liksiet no kura punkta uz augšu? No kruspunkta, pilnīgi pareizi. Tātad augstumu no šejienes. Tātad no šejienes uz augšu. Jums vajadzētu likt augstumu. Un tad, kad jums augstums ir, jūs pieliksiet tās 3 vienādās sānu šķautnes klāt. Tātad parādīšu vienas grupas izveidoto piramīdas modeli. Tātad šāda te piramīda. Tā, tagad, ko es vēlos? Jums ir arī lineāli. Izmēram attālumu. To, kas ir no šī te augstuma pamata. Tātad, ja, kas ir atrodas tātad šajās te mediāna bisektrišu kruspunktā līdz virsotnēm. Visus šos te 3 attālumus izmērat, katrs savai piramīdai izveidotai, katra grupa. Un pēc tam tos attālumiņus, kas ir līdz malām. Sāksim pēc kārtas. Lūdzu, pirmā grupa. Sakiet jūs, kāds jums ir attālums līdz virsotnei? 6 un 11,5. Tātad garākais līdz virsotnei bija 11,5 un te ir 6. Tā, visi 3 lielumi jums bija vienādi? Jā.
Tā, otrā grupa, lūdzu, kas jums tur sanāca? Gaidu, izmērat. Jūs vēl taisat. Labi, tie, kas tad pārējām pie trešās grupas, lūdzu, izmērat. 11 un 6. Tā, lūdzu, jūs. 11 un 6,5. Tā, bet arī visi trīs attālumi ir vienādi uz visām pusēm. Tā, un šie te vēl taisa. Nu, lūdzu, jums ir 11 un 6. Tā, un lūdzu, beidzamā grupa 11 un 6. Tā, ko mēs tagad redzam? Ka šie attālumi, kaut arī jūs strādājāt ar vienādu lielumu kociņiem, atsevišķiem nav pilnīgi vienādi, bet lielākai daļai visi sanāca vienādi. Kāpēc tā? Tāpēc, ka veidojot modeli, protams, ka rodās arī kaut kādas novirzes kļūdas, un arī, protams, mērot arī ir mērēšanas kļūdas, jo arī ne katrs lineāls ir tik precīzs. Bet toties, ko jūs visi uzreiz pamanījāt, ka šie te attālumi no centra līdz visām trim virsotnēm bija kādi vienādi, un no attāluma līdz centra malām arī viss bija vienādi. Un tagad lūdzu, kā jums šķiet attālums no centra līdz virsotnei? Kas tas varētu būt, ka viņš sanāk visur vienāds? Ja tas ir regulārs trīsstūrs, tad ir vienkāršāk izdomāt. Nu, kas tas varētu būt? Ko mēs tur varam? Atrodam viduspunktu trīsstūrim, labi, tas ir mediānu, bisektrišu un attiecīgi augstuma krustpunkts, bet stop! Ievilktā riņķa līnija būs kurā gadījumā? Pirmajā vai otrajā? Attālums līdz centra malām, tā ir ievilktā riņķa līnija. Savukārt, kas būs līdz virsotnei? Apvilktā. Pilnīgi pareizi. Tātad mēs esam secinājuši, ka piramīdas augstuma pamats var atrasties vai nu apvilktās riņķa līnijas centrā, vai ievilktās. Tā kā mums šoreiz ir regulāra piramīda. Ko nozīmē regulāra? Ka visas gan pamata malas, gan sānu šķautnes ir vienādas, tad viņai, protams, ievilktās un apvilktās riņķa līnijas centri sakrīt. Jūs esat izveidojuši savus piramīdas modeli, un mēs jau runājām, ka pielikšu klāt burtus, lai vieglāk saprast. Tā, jūs, tūlītās labi, te būs burts. Tā, tātad mēs jau runājām, ka piramīdas augstums ir perpendikuls, kas ir novilkts no piramīdas virsotnes pret piramīdas plakni. Bet tagad jūs izveidojāt regulāru piramīdu, un katrai savai piramīdai jūs sānu skaldnītē varat ielikt augstumu. Nu, vismaz vienu sānu skaldnē ievietojiet augstumu, kas savienosies ar virsotni, un šo te augstumu sauc par apatēmu. Un tagad, ja jūs uzmanīgi pavērosiet, tad kas veidojās starp apatēmu un viņas projekciju plaknē? Kas veidojās? Divplakņu kakta leņķis. Tātad šajā vietiņā veidojās tie divplakņu kakta leņķi. Savukārt, ja mēs runājam par leņķiem, kas veidojās virsotnē ar pamatplakni, tad kur tagad man ir jāiezīmē viņi? E, C, O, kur tālāk vēl būs? Nu. E, nu, sauc droši, Baiba. EBO, jā, un vēl? EAO. Tātad tur veidosies šie leņķīši. Tātad arī savā modelī jūs visus šos te lielumus varat redzēt. Un uzdevumos jums vienmēr vajadzēs pamatot, kur atrodas augstuma pamats. Tāpēc jums vajadzēs rakstīt, ja piramīdas visas sānu šķautnes ar pamata plakni veido vienādus leņķus, tad augstuma pamats projicējas apvilktās riņķa līnijas centrā. Savukārt, ja būs visas sānu skaldnes, jeb savādāk sakot, divplakņa kakti, visi būs vienādi, tad piramīdas pamats projicējas pamatā ievilktās riņķa līnijas centrā. Un tātad, lai uzzīmētu piramīdu, tas vienmēr būs jāievēro. Un tagad konstrukcijas gaita. Tātad pirmais zīmē pamatu. Pamatā, kas var būt 3 stūris, 4 stūris, 5 stūris, 6 stūris. Tālāk pēc uzdevuma nosacījumiem vienmēr atrod augstuma projekciju pamata plaknē.
Tad trešais vertikāli velk augstumu. Un pats beidzamais, kad ir augstums novilkts, tad, protams, mēs viņu savienojam ar pamata virsotnēm un iegūstam sānu šķautnes. Un tagad uzzīmēsim divus zīmējumus. Vienā, kur attiecīgi būs pamatām apvilktās riņķa līnijas centrā piramīdas augstums projicēsies, un otru, kad piramīdas augstums projicēsies pamatam ievilktās riņķa līnijas centrā. Tā. Un man ir teikts, kad ir trīsstūra piramīda, kurai visas sānu šķautnes ir vienādas. Tagad lūdzu, ja visas sānu šķautnes vienādas, tad kur būs? Apvilktās riņķa līnijas centrā. Tātad es zīmēju pamatu, darām pārējie visu to līdz. Tātad uzzīmējam trīsstūri. Un tagad ir jāatcerās no iepriekšējiem gadiem apvilktās riņķa līnijas centrs, kur atradās. Nē, dala uz pusēm. Ko dala uz pusēm? Malu. Kas dalīja malu uz pusēm? Mediāna. Tātad malu, vidusperpendikulu kruspunktos. Tātad malu, vidusperpendikulu kruspunktos. Novelkam divām malām vidusperpendikulus. Tātad divām malām es atrodu viduspunktus. Nu, es šoreiz tā kā es zīmēju skici, tad pēc acumēra. Ja, un jūs arī divām malām un velkam tā, lai ir perpendikulāri pret to malu. Lai man it kā veidotos taisnas leņķis ar to malu. Tā. Un tas punktiņš, kur būs? Tātad. Tā, lai veidojās šeit taisnie leņķi. Tātad tas ir tas augstuma pamata projekcija. Un pēc tam velku augstumu uz augšu. Cik lielu jūs viņu gribat, tā ir jūsu brīva izvēle. Un savienoju pēc tam ar virsotnēm. Ievietosim vēl arī punktus. Te būs A un virsotni man būs E. Tātad mēs esam uzzīmējuši visas sānu šķautnes vienādas. Un to, ka tas ir apvilktās, tātad te būs tie rādiusi. Tātad AO, BO, CO, tie ir attiecīgi visi apvilktās riņķa līnijas rādiusi. Otra iespēja. Kad visi divplakņu kakti būs vienādi. Ja visi divplakņu kakti ir vienādi, tad augstuma pamats atradīsies kur? Ievilktās riņķa līnijas centrā. Un tagad jāatcerās, kā zīmēja ievilkto riņķa līniju. Nu, es paņemšu jaunu lapu. Atkal zīmēsim vispirms trīsstūri. Tātad mums gāja runa par trīsstūri piramīdu. Tāpēc zīmēsim trīsstūri. Ievilktās riņķa līnijas centrs atradās kurā kruspunktā? Kādām līnijām pamatā? Nu, kurš atcerās? Bisektrišu, pilnīgi pareizi. Bisektrišu kruspunktā. Tātad man ir jānovelk vismaz no divām virsotnēm bisektrises. Tātad bisektris ko darīja? Dalīja leņķi uz pusēm. Tātad aptuveni sadalām leņķīti uz pusēm. Un tur, kur man ir tas kruspunkts, tas ir atkal augstuma pamats. Tātad, un tagad velku uz augšu augstumu un pēc tam savienoju ar virsotnēm.
Un savukārt šie te attālumi KO un MO, tad ir tie ievilktās riņķa līnijas radiusi. Tātad, lai uzzīmētu piramīdas, vienmēr ir jāzina, kur katrā figūrā atrodas apvilktās riņķa līnijas centrs un ievilktās riņķa līnijas centrs. Mēs šodien paskatījāmies par trīsstūriem. Tā. Tā, un tagad iedošu jums darba lapas. Pirmie divi uzdevumi ir visiem kopīgi, bet attiecīgi 3., 4. jau ir katram savs. Tā, nu lūdzu, piramīdas pamats. Kas šoreiz ir piramīdas pamatā? ABC, kas tas tāds ir? Trīsstūris. Tātad trīsstūris ABC. Piramīdas augstums. DN. Labi. Sānu šķautnes. Cik pavisam būs? 3. Tātad BD. AD un CD. Tālāk virsotne D. Divplakņu kakta leņķi DLN, jā. Un otrs DKN. Tie ir tie, kurus mēs redzam. Bet ir vēl viens, tikai kas tad man jāizdara? Jāiezīmē aizmugurējā sānu skaldnē augstums. Nu, novelkam arī to. Tātad iezīmējat arī tur. Kādu burtiņu pieliksim? F. Labi, liekam F. Un tad man būtu leņķis, jā, D, F, N. Tā, leņķis starp sānu šķautni un pamata plakni. Kuri tie ir? Tātad leņķis D, DBN, leņķis DAN un leņķis DCN. Pavisam 3. Tagad lūdzu tiekam galā patstāvīgi ar otro uzdevumu. Nu, lūdzu, piramīdas pamatu, kurš ir uzrakstījis jau. Nāc, Jāni. Jā, nāc uzrakstī, lai visi redz. Paskatīsimies, vai ir pareizi. Droši. Tā, tikai kas tas tāds ir? Pamats, bet kas tas tāds ir? Četrstūris. Vai nu rakstām klāt ar vārdiem, vai arī piezīmējam tādu četrstūrīti klāt. Jā. Tā, piramīdas augstumu. Lūdzu, nāc. Nāc piramīdas augstumu uzraksti. Tā, sānu šķautnes. Ginta, nāc. Jā. Tā, virsotni. Tu gribi nākošo? Labi. Tā, nu lūdzu, diagonāls šķēlums. Tātad šo te lietu mēs neatkārtojām, bet diagonāls šķēlums kādā gadījumā veidosies. Ja es šķelšu figūru caur pamata diagonāli uz virsotni uz augšu. Lūdzu, kāda figūra tad man izveidosies? Trīsstūris. Nāc, Oskars, uzrakst kādi. Tātad diagonāli šķēlumi būs 2. Uzrakstī būs 2. Tātad būs S, B, SBD, jā. Un otrs būs SAC. Vienīgais, kas ir jāraksta priekšā? Trīsstūrīši, tieši tā. Jāuzraksta, ka tie ir trīsstūrīši. Un tagad divplakņu kakta leņķi. Šeit zīmējumā jums ir parādīts tikai viens, tātad arī to vienu jums vajadzētu pareizi uzrakstīt. Tā, nu lūdzu, divplakņu kakta leņķi. Baiba, nāc, uzraksti. Kurš tas būs? Ja? Lai tiktu pie pārējiem, tad mums vajadzētu vilkt sānu skaldnēs attiecīgi augstums, bet šoreiz to mēs nedarīsim. Un pats beidzamais leņķis starp sānu šķautni un pamata plakni.
Tā, nu lūdzu, pats pēdējais nāks, uzrakstīs visus 4. Tā, nu kurš būs drosmīgais? Nu nāc, Romāna. Tātad visus 4 leņķus starp sānu šķautni un pamata plakni. Tā, labi, un tagad apgriežam savas lapas otrādi, un jums ir 3. uzdevums, kur ir jums jāuzzīmē pareizi zīmējums pēc dotajiem nosacījumiem. Pēc tam, kad jūs to izdarat, jūs apmainaties ar lapām ar blakus sēdētāju, un viņš jums novērtē, vai jūs esat izdarījuši pareizi vai nepareizi. Tā, labi. Tātad šodien, ko mēs esam atkārtojuši? Mēs esam atkārtojuši, kas bija piramīda un visus ar piramīdu saistītos lielumus. Un arī esam apskatījušies, kā piramīdas varēja uzzīmēt. Labi, paldies par uzmanību. Stundu beidzu.